Sveicināti, mani dārgie draugi! Es atrodos Uzvaras parkā, un mēs ar manu dēlu tagad testējam trenažierus Uzvaras parkā, kurus es, cik es saprotu, pavisam nesen ir atklājuši. Tad kaut kādā augustā vai augusta beigās, jo jūtam viss ir jauns. Un es jums pateikšu, kad trenažieri ir tiešām labi. Priekš āras trenažieriem, kuri mums ir pierasti tādi, ļoti lēti, viņiem nav nekāda pretestība un tā tālāk, bet šiem ir gan regulējās pretestība. Un tagad es mācu savu dēlu pareizi tehniski izpildīt visādas vingrinājumus. Un mēs tagad testēsim katru trenažieru ar manu dēlu. Pareizi? Es mācu savu dēlu pareizi izpildīt, nezinu, kā latviešu valodā būs tā hyperekstenzija, kad jūs iztaisnojaties šādi. Un bieži cilvēki nezina, kā pareizi viņu izmantot, jo viņi parāda, kā nepareizi ir Āroni. Nostājies? Nē, zini, kā uzfilmē mani. Es jums parādīšu, kā cilvēki, kuri nesaprot, tādu nepareizi. Lūk. Un pārāk augstu aiziet. Parāda no sāna ir izliekums, muguras izliekums uz šo pusi, kas nav pareizi. Īstenībā jums jābeidz tieši pa vidu, ja? Tieši, lai jums taisna mugura paliek, ja? Un sasprindzināts dubs un apakšējā muguras daļa. Un kāpēc nedrīkst pārliekties pārāk daudz? Jo tieši jums mugurkauls sanāk, ja jūs pārliecaties, mugurkauli saskarās, gandrīz saskarās kopā, un ar to var traumēt mugurkauli. Tāpēc šādas vingrinājumus ir jāveic ļoti uzmanīgi. Nākamais trenažieris mums ir mugurai, bicītim, varbūt nedaudz pleciem, bet vairāk mugurai. Tieši, ja tu gribi iemācīties pievilkties. Man patīk tas, kad šeit jūs varat regulēt. Regulēt, cik grūti jums būs līdz pat 75 kilogramiem. Un es jums pateikšu, tas jau ir diezgan daudz priekš āra trenažieri. Ja jūs esat uz budžeta un jums reāli nav naudas dārgām sporta zālēm un ja laika apstākļi atļauj, tad šitā ir ļoti laba vieta. Ārons piecīti. Malacis. Un pārbaudīsim, cik to lielākais vari. Atpūties. Atpūties. Paņemsim Āronu un uzliksim nekā šito pabīdīt. Vai uz sevīm pavilkt? Pavilkt uz sevīm un pirmsim uzliksim viņam 20 kilogramus. No tas? Vai, Āroniņ. Davai. Monstru. Davai. Ir 20. Zemāk. Nē, pa daudz. Atlaid. Lai ir 15. Aiziet. Davai līdz lejai. Vēl. Ir tā, pa daudz. Atlaid. Pamēģināsim atrast viņam to piemērotāko svaru. 10. Aiziet, Āroniņ. Ir. Aiziet. Давай, вот здесь вот, для подтягивания. Šī muguras daļa trenējās tieši pievilkšanai un arī bicītis trenējās. Ko Ārons viņu tāds satrenēsies, būs baigais kačaks. Nākamais trenažieris mums ir priekš pleciem. Kur jau mēģina testē, vienkārši daudza viņu, jo viņa ir pa zemu. Vienīgais mīnus šeit neregulējās augstums, un ne visiem tas var būt piemērots. Tāpēc pastīsimies, vai Āronam derēs vai nē. Viņam jau paskat, jau. Viņš pat nevar nolaist. Viņš pat nevar nolaist zemāk. Vai viņam uz kaut kā jāsēž augstāk. Vai arī stāvus, starp citu, laba ideja. Nostājies, skaties, cik malecis dēls. Gadalsa. Reāli var just kvalitāti. Es nezinu, kas ar viņiem būs, piemēram, pēc šī ziemas laika. Kādā stāvoklī viņi būs. To mēs redzēsim nākamgad. Tagad nākamais mums trenažieris kačāt grudaka bišķi pa tālu. Redz, viņš nevar līdz galam noliekt. Vajadzētu sēdekli pabīdīt uz priekšu, bet, diemžēl, viņam nesanāk tieši to kustību uztaisīt.
Bet atkal, nu, runa jau iet nevis par mazajiem bērniem, bet vienkārši pieaugušiem, ja reāli. Un jums nav kur trenēties, vēlreiz atkārtošos vienkārši ideāli. Iedomā Āronu pamēģināt. Nu, Ārons īstenībā labi vispār piepumpējās, viņam rekords ir 65 reizes piepumpēties. Tā kā, nu, kad viņš ir labā formā. Āron, pafilmē mani. Tā pamēģināšu. Reiz 50 kg. Jā? Ну, маме идеально. Ты просто неровно ставил. Эй, tu nus. Так, Ir. вот все, видишь? Nē, nepietiek pat man. Vajadzētu zemāk. Parādi no sāna, Āron. Redziet, man rokas neaiziet dziļāk. Vajadzētu dziļāk. Nav. No. Maksimums ir 80. Pamēģināšu vispār varu kaut ko tādu pavilkt. Если не будет работать, это значит ты неправильно поставил. Sen neesmu neko tādu darījis, es parasti pumpējos, nevis cilājos svarus, tikai ar savu svaru. Ārons, jā. O, pasties. 10 gadīgs, vienkārši dvačuku ceļu. Ir labs. Neteikšu, ka viņš ir ērts, man tā nepatīkam pleciem bija. Jūtu, ka nevar regulēt pats tieši piemērot sev. Nākamais mums ir stienas pievilkties un presītei. Presītei lūk šādi. Tu vienkārši caur kājas. Tu vari gan sāniski šādi, gan šis ir ļoti labs tev tieši muguru suports ir un pievilkties. Jau karsti paliek talītās. Nu, kaut kā tā. Āron parāda savu mākslu. Presīt atkal nezinu, kā bērnam būs. Меня очень никогда такое не пробую. Acu te elkoņus te, muguru te un kājas cel. Un aiziet. Augstāk. Augstāk, taisni. Vēl. No. Oi, молодец. Labs, pievilkties vēl vari? Первый раз. Platāk. Nu, tā, bišķi kaut ko raustās. Šis ir tā kā, zin, ķīnieši vecmāmiņas. Viņš tā nāk un trenē savus rokas. Bet es jums pateikšu, īstenībā nav slikti, jo te atkal var regulēt no 1 līdz 10 un desmitnieks. Ja jūs gribēsiet 5 tur plus minūtes šitā kruķīt, būs diezgan pagrūti. Wow! Nu grūti, es tā nevarētu 10 minūtes. O, Vivi jau testēja, meitiņa. Spidermans. Nu aiziet. Nē, zemāk. Nu labi, viņš nekad to nav taisījis. Tas ir tricīts te. Un ārējā krūts daļa. И последняя. No Vivi, parādi. Wow. Nu, ko tu saki, Vivi? Šitā. Tā, sēdēt. Un pēc tam ko? Nu, ko tu tālāk darīsi? Tā. Wow. Ej, tu nost tāds akrobāts sīkais. Kur tu tā iemācījies? Nezinu. Nezini? Pati iemācījies? Jā. Skolā? Jā. A tu kurš to iemācījies? Tā, nu Ārons grib kaut kā mums parādīt, kā līdz davai. Wow. Viņš grib noturēties šādi taisni. Iedomā pamēģināt.
Man pat nav ne jausmas, vai vispār cilvēks tā var izdarīt. Ну, если у меня почти получается. Nu kā, nu, es esmu tak lielāks. Vienkārši taisni. Да. Выпрями ноги и держи. Сбоку показывай, вниз. Вот так. Теперь, ну, почти. Wow! Если прямо сделать, No, то bišķi pietrūk. Labs. O, re, kur vēl viens atbrīvojās trenažieris. Ejam. Ну, последний. Nu, ejam, atbrīvojās, nu. Kas tas tāds mums bija? Tas ir vilkt uz sevi. Tas ir bicīs aizmugurējā. Muguras darba baigi daudz īstenībā dod šis trenažieris. Pleciem arī. Nu, davai, aiziet. 50 минут. Dvačuks. Aiziet. Кофту, вряд ли я могу. Nu, vismaz vienu reizīti parāda, kā jādara. Вен. Jā, aiziet. Malacis. Vienīgais mīnus te jums jāpaliek kaut ko mīkstāk priekšā, jo, nu, ir baigi. Подушечка должна быть. Jā. Nu, šis ir tā vienkārši tā kā ritenim, ja? Griez pedaļas. Re, kur te var mainīt. Atkal no 1 līdz 10. Aiziet, griez pedaļas. Grūti, jā? Bet atkal pasties, neregulējās, tas garums nevar pielāgot. Es laikam saprotu, kāpēc to viņi nedarīja, jo tad tā schēma ilgi nenoturēja, to saprotu. Te ir vienkārši viss sametināts kopā. Galvenais, lai pēc iespējas ilgāk noturās labā stāvoklī. Nu jā, tepat arī šis... nepaga? Man tu potenciāls ir. O, ir! Var! Nu labi, šeit vismaz ir uztaisījuši. Super. Un es tā saprotu, kur te jūs varat noskanēt bārkodu. Šito te QR kodu varat noskanēt un pastīties, kā tas darās. Wow! Mums arī ir trenažieris priekš invalīdiem vai trenažieris priekš cilvēkiem ar invalīdu krēsliem, ja? Tā kā jums nesanāk un uzrāpties kaut kāda iemesla dēļ. Uz tiem trenažieriem šeit jūs varat piebraukt ar saviem ratiņiem. Redziet? Un patrenēties. Vienīgā problēma ir tas, ka šis ir vienīgais trenažieris, kurš ir paredzēts invalīdiem. Tālāk, kas mums te labajā pusē ir basketbolu laukums, kreisajā pusē bērnu laukums, tur tālāk vēl viens basketbolu laukums, nu un, protams, parks, nu, tiešām forši uztaisījuši. Skateparks arī tur ir, ja? Wow! Unreal vienkārši. Un parasti laukumi. Parastie laukumiņi arī? Šeit. Unreal. Ko es pamanīju, ka pirms šis basīšs laukums, viņam ir pavisam neparasta virsma neredzēta. Plasmas. Šeit nevis tā kā ierasti ar tiem gabaliņiem tāda gumijots, bet šis ir tāds plasmasīgs. Nezinu, vai man liekas, viņš ir slidens, bet, nu, nav fakts. Mēs jums pateikšu, nu, šodien vēl ļoti labs laiks priekš septembra beigām, bet vienkārši esmu patīkami pārsteigts, kad te tiešām, nu, Rīga ir ieguldījusies un uztaisījis mūsdienīgu foršu parku, kur cilvēki var atpūsties, nākt ar bērniem un tā tālāk. Nu ko, forši bērniem vēl izklaides kaut kādas, es nezinu, Arizonas upīti var uztaisīt tādu nelielu. Iesim tālāk. Arī visi te tādi akmentiņi. Un prikals tāds, ka nav vairs to padomu laiku stilistiski uztaisītām šūpolītēm, tur visādām lietām. Te reāli vismaz mūsdienīgi forši uztaisīt kaut kas jauns. Te vēl ir tāda varavīksne sanāk. Tagad forši saulīte spīd tā, ka var redzēt varavīksni no fontāna. Nu, un jā, arī forši skats, tas rats priekšā. Te es gada sākumā bija bildējis kāzas fotosesiju pārītim. Nu, skatoties, gribēju vēl ko jums parādīt. Šeit es tā saprotu, ka šitie dzelzs gabaliņi ir domāti aklajiem, ja? Nu, lai viņi zina, kur iet, lai viņi var orientēties, ja? Nedomājieties, ja iet tāds vienkārši aklais, tāds iet tā. Iet, neko neredz. Un viss ietriecās žogā. Nu, bet reāli, te pat nav nekāda brīdinājuma priekš aklajiem, ka te ir tādas
žoks. Nu labi, viņš ar koku sajūtīs, bet tik un tā, come on. Kā tā var? Ko, dārgie draugi, tāds lūk, neliels apskats, šī parka apskats vairāk domāts par trenažieriem. Tā kā, ja jūs vēl šeit neesat bijuši, noteikti jums rekomendēju atnākt pastaigāties.